Labvakar, bērns. Ja tu zinātu, kāds uztraukums tajā rītā sacēlās mežā. Sākās ar to, ka mazā gaismiņā Vāverīte aizskrēja pie žiglās ziņneses Žagatas un izstāstīja pašu jaunāko. Proti, ka salatētis jaungad naktī pazaudējis savus cimdus un ka bez tiem jau nu vecmāmiņa ziemā nākamā gadā viņa pasaulē nelaidīšot. Žagatai aiz uztraukuma elpa aizrāvās. Tik vien kā izdvesa. Kur tas redzēts? Mums jāatrod, jāatrod tie cimdi, skaidroja Vāverīte. Atradīsim, iekliedzās Žagata un atrāva savus noliktavas durvis, kas līgzdas malā svešai acī bija slēpušas neparastas bagātības. Tur mirguļoja spilgti konfešu papīrīši, zaļš kefīra pudeles vāciņš, spoguļu lauska un koši sārts zīda lentas taurenītis. Skaties, vai te nav? Nav, Vāverīte papurnāja galvu. Tad es skriešu pie Vārnas, viņai vēl lielāki krājumi. Arī pie Vārnas salatēva cimdi neatradās. Kad Māris atnāca pie drauga ar jaungada pīrāgiem, suņuks Gurdans gulēja būdā, galvu nokārs uz sliekšņa un skumīgām acīm skatījās puisēnā. Kas tev noticis, Bobīt? Salatētim pazuda cimdi, Bobis skumīgi teica. Es iedošu savējos. Māris nevilcinādamies novilka koši zilos dūrainīšus. Salatētim bija rakstaini, cimdu sapostījis, iebilda Bobis. Man ir arī rakstaini. Vakar vecmāmiņu uzdāvināja. Pagaidi, es atnesīšu. Māris atstājis draugam svētku maltīti, aizskrēja. Drīz vien viņš atgriezās ar tik skaistiem cimdiem, ka ik viens sev tādus varētu vēlēties, bet Bobis tikai acis uzmet un norūca. Neder. Kāpēc? Par maziem. Pa to laiku diena jau gāja vakarpusē. Tojās tas brīdis, kad Zaķu Jānītim bija norunāts satikšanās ar Bobi uz meža takas. Zaķu Jānītis sagaidīja Bobi pļaumalā. Nu? Abi vaicāja reizē. Nav, abi reizē atbildēja. Tad nokārtiem deguniem abi pa sniegaino taku brida uz meža pļaviņu. Tur bija sapulcējušies visi meža iemītnieki. Troksnis un kņada bija dzirdami jau iztālēm. Klusu, uzsauc Vārna, kas bija vecākā no visiem. Lūdzu runāt pa vienam. Kas grib ko teikt, lai kāpju šī celma? Pirmā uzkāpa Pelīte Pīkstīte. Jūs visur meklējāt, bet zem zemes vēl neviens nav palūkojies. Es apsolos izskraidīt visas aliņas, pārlūkot kaktu kaktiņus. Tikai lūdzu, lai mani neviens šai darbā netraucē. Paši zināt, cik tas svarīgi. Ne jau ne, aizvainoti izgrūda Seskis. Viņš labi saprata, kam bija adresēta Pīkstītes runas pēdējā daļa. Vanagam asāk redze, tas solījās pārskatīt gaisus. Bet ja nu mēs tomēr neatradīsim, tad vajadzēs adīt jaunus, teica spriganā mundrā Vāverīte. Tu nodīsi? Nodīšu, ja tikai būs dzīpari un adatas. Adatas es nokalšu, sacīja Dzenis, un it kā viss jau būtu skaidrs, metās uz kalvi. Viņš bija darba vīrs, un garas runas nebija viņa gaumē. Arī pārējie sāka izklīst. Vāverīte pietecēja pie egles, zem kuras gulēja salatētis, un čuksts pavaicāja. Egle saki, kādi bija salatēvu cimdi? Skaisti. Tur bija arī manu skuju tumšais zaļums un mizas pelēcīgais brūnums. Dod man tos. Es savākšu visas krāsas savā tāšu vācelītē. Gan jau iznāks cimdu rakstiem. Ņem, tikai pasteidzies. Daudz krāsu tev vajadzēs. Priede iedeva savas mizas dzeltenīgo sārtumu, Paiglītis savu ogu pelēcīgo zilumu, vecmāmuļa Vārna smalkā goda tērpa košo melnumu, Zīlīte priekšautiņa dzeltenīgo zaļumu. Ik viens atrada kaut ko piemērotu. Māris atstiepa veselu varavīksni. To viņš uzzīmējis ar māsas ūdenskrāsām. Tā skrienot un meklējot, pienāca pavasaris. Sazaļoja zāle, saplauka puķes. Bobis iebrida pļavā un priekā iesaucās.
Ir. Kas ir, Bobīt, kas? Vaicāja Māris, neizpratnē skatīdamies apkārt. Cimdi, tie paši, ko salatētis pazaudēja. Cik daudz krāsu, cik daudz rakstu. Bobis aiz prieka gāja kūliņiem. Bobīt, bet cimdu taču nav. Būs, te taču ir viss, kas mums vajadzīgs. Vāvrīti noadīs. Dzēnis ādats jau nokala. Lai adītu cimdus, vajadzīgi dzījā. Savā tīklā šūpodamies pamācīja Zirneklis. Mums ir tik daudz krāsu, bet kur mēs ņemsim vērpēju? Bobis atkal kļuva nopietns. Es esmu vissmalkākais vērpējs pasaulē, Zirneklis pašapzinīgi teica. Tad savērp. Ja visi jums ir devuši krāsas, tad acīm redzot vajadzība nopietna. Un Zirneklis vairāk neteicis ne vārda, ķērās pie darba. Tikko dzīves bija gatavas, Bobis skrēja pie Vāvrītes. Čakla meitiņa būdama tā ņēmās, kā adats viens šķinda. Otrā dienā cimdi gatavi gan. Visi nu barā pie sala tēva. Tas no lielās soļa dipoņas pamodās, pieliec kājās. Vai manu dieniņu, kā esmu aizgulējies, nu gan no vecmāmiņas ziemas būs brāziens. Pateicās visiem par skaistiem cimdiem un milzu soļiem aizsteidzās uz ziemeļiem. Ak, tad mājās gan, teica vecmāmuļa Ziema, augsti savelkot balto uzaču lokus. Tavi brāļi jau sen pārnāca. Kur tu tik ilgi kavējies? Salatētis izstāstīja visu, kas viņam bija atgadījies. Parādi cimdus, teica vecmāmuļa Ziema. Salatētis parādīja. Ziema ilgi skatījās. Tā kā būtu mans sadījums, tā kā nebūtu. No katra valdziņa dzirkst prieks un mīlestība. Skaisti. Redzu, nevēlties pa pasauli staigājis. Iesi citu gadu atkal. Došu tev līdzi vēl bagātākus ciema kukuļus. Tā teica vecmāmiņa Ziema. Un tāpēc tu droši vari gaidīt nākošo jauno gadu un salatēti. Viņš atnāks. Bet tagad gan draudziņ čuči ar labu nakti.